Vienīgie lopi man ir šitie. Viens brūns suns un viens melns suns un 2 melni kaķi. Jo mums tāds stāsts ģimenē, kad es neatceros, kas būtu tā teicis, bet tētim atbraukšu kaut kādu, neatceros, draugi vai kolēģi. Un viena sieviete man prasa, man personīgi, kādi mīļākie koki man ir. Un es tādā brīdī atbildu, kad krautuvē mīļākie koki ir. Tas, nezinu, 2 gadi, 3 gadi man bijuši varbūt ir. Un no tā laika es esmu mežā iekšā jau. Mums ir pilnlaika mežstrāde, pilns cikls. Mēs varam novērtēt mežu, nozāģēt, izvest, aizvest, sašķeldot zarus un vēl apstādīt viņu. Un pēc tam vēl izkopt. Tā kā nebeidzams aplis tas ir. Šis ir vecais lidlauks. Tas ir no padomu laikiem. Te ir kādreiz celšās lidmašīnas, kuras kaisīja minerāļus. Tur stāvēja lidmašīnas. Un tur bija minerāļi, un te viņi uzlādēja lidmašīnā un cēlās augšā un taisīja pār laukiem. Šeit tiek uzkrāts šķeldi vienkārši. Šeit nav lidlauks vairāk. Sanāk tāda starpkrautuve starp mežu un galu patērētāju. Tas ir pašu izgatavots, no interneta materiāliem iegūt ideju, kura realizēta pašu garāžās ir. Tas ir, lai varētu veidot lielāku kaudzi. Jo šīs platības, kas aplūst, šeit ir bijis, ka ūdens stāv šī vietā. Jo tev gaujā sanāk, ka diezgan liels līmenis paceļās. Un ir bijis tā, ka ūdens ir līdz pašam ceļam. Bija sludinājums, sludinājuma portālā, un cena bija salīdzinoši vilinoša. Mēs pat sākumā tā kā, neiedziļinoties vienkārši nopirkām viņu. Kā vienkārši platību ar domu, ka kādreiz varbūt var izmantot lauksaimniecības nolūkos. Bet tad sniedzot lāda iesniegumu, platību maksājumiem, tad pavērās to, ka tur arī būtas platības. Tā mēs uzzinājām, ka šeit ir dabas aizsargāmas platības. Atjaunošanas projekts ieslēdzas tādā brīdī, kad ar kaimiņu Andri Gavaru tad mēs sākām runāt par grāslai projektiem. Un viņš pirmajā bija piedalījies, un viņš iesaistīja mani otrajā. Šeit mēs vidū esam sadiskojuši un izpūtām zāli no siena ruļļiem, no zāles ruļļiem. Izpūtām zāli uz lauka, tā kā sēklu siena. Lopums nav tā, ka mums arī nav laika priekš tiem. Tu nevari doties prom uz kaut nedēļu. Tev, tad jābūt atkal cilvēkam, kas to dara. Bet mūsdienās ir grūti atrast uzticams cilvēkus un kam vēl patīk dzīvnieki. Tad mēs to neesam saredzējuši kā nākotni tādu. Šeit bija grāsleifru lopa. Tajā gadā, kad bija zāles trūkums. Tas sanāk pirms kaut kādiem 2, man liekas, gadiem vai 3. Bija mobīlais ganāpulks. Vēlreiz. Neču. Hei, hop! Tas ir Enzo koks.